-28 tankuģi tikai vienas nakts laikā. Ukraina pilnībā maina kara stratēģiju, un prezidents Zelenskis pat izveidoja tāldarbības triecienu pavēlniecību, kas jau darbojas. Ukrainas bezpilotes sistēmas spēki šodien paziņoja, ka tikai dažu nakšu laikā jūras droni sarīkoja īstas medības Krievijas ēnu flotei. Tās ir desmitiem tankuģi, kuriem Maskava apēj sankcijas un pārvadā naftu. Turklāt visi šie desmitiem tankuģi uzliesmoja tieši Azovas jūrā. Rezultāts bija tāds, ka Krievija pirmo reizi visā pilna mēroga kara laikā slēdza Azovas Donas kanālu un Kerčas šaurumu. Un caur tiem notiek līdz pat ceturdaļai visa Krievijas kvieša eksporta. Graudu cenas Eiropā uzreiz pieauga, un tas ir signāls visiem, ka pēc iespējas ātrāk jāspiež pligalvainais pundurs Vladimirs Putins beigt karu, citādi tas skars pilnīgi visus. Šajā raidījumā plašs pārskats par ziņām vienā lielā tēmā. Kā Ukraina gremdē Krievijas federācijas ēnu floti un milnaigus nosmacē Krievijas naftas un graudu eksportu. Kāpēc Zelenskis? Zelenskis izveidoja atsevišķu tāldarbības triecienu pavēlniecību pret Krieviju. Kā Ukrainas triecienu naftas pārstrādes rūpnīcām izslēdz gandrīz pusi Krievijas naftas pārstrādes un izraisīja degvielas krīzi. Kāpēc patriotu raķešu ražošana, ko Trumps atļāva Ukrainai, novada Vladimiru Putinu strupceļā? Un ar ko Krievija atbild no jaunā reaktīvā drona Geran 4 Seeker līdz mēģinājumiem demonstratīvi izrādīt uzbrukumu. Mani sauc Aleksejs Piči, apspriedīsim visas šīs tēmas kopā, bet pirms mēs sākam. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim visas šīs tēmas kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu katru no jums abonēt šo YouTube kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 atzīmei. Es būšu pateicīgs, ja tieši jūs kļūsiet par daļu no šiem 300 000. Tātad sāksim ar galveno. Naktī uz 11. jūliju Ukrainas aizsardzības spēki veic jaunu vērienīgu operāciju Azovas jūrā, un skaitļi ir iespaidīgi. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba datiem triecienā cieta 21 Krievijas tankuģis. Papildus tiem Ukrainas karavīri trāpīja 4 buksieriem, 2 sauskravas kuģiem un 1 zemes sūcējiem. Kopumā 28 kuģi vienas nakts laikā. Nu ziniet, tas laikam ir rekords visā manā karā. Padomājiet tikai, 28 kuģi tika uzbrukti vienas nakts laikā Azovas jūrā. Bet 21 no tiem bija tieši tankuģi ar naftu un naftas produktiem. Un tas viss tikai vienas nakts laikā. Ukrainas bezpilota sistēmas spēku komandieris Roberts Maģers Brodi atklāja Putina ēnu flotes medību patiesos apmērus. 5 nakšu laikā no 6 līdz 11 jūlijam Ukrainas bezpilota sistēmas spēki jau ir trāpījuši 76 Krievijas kuģiem. Viņš arī paziņoja, ka triecienu dēļ kustība caur Kerčas šaurumu tika apturēta. Naktī uz 11. jūliju Ukrainas karavīri uzbruka 53 militāriem mērķiem okupētajā Krimā un dienvidos, tostarp flotei un enerģētikas infrastruktūrai. Un tā nebija vienreizēja akcija, tā jau ir sērija. Viss sākās naktī uz 9. jūliju, kad Ukrainas aizsardzības spēki veica plašu triecienu Krievijas mērķiem Azovas jūrā. Toreiz triecienā cieta 12 kuģi, kā arī okupanta naftas termināls un munīcijas noliktava. Pēc tam vēl uzbrukumi, un lūk, dažu dienu laikā Ukraina pārvērta Azovas jūru no klusā aizmugures par Krievijas tankuģu medību zonu. Tagad tur ir kā šautuvē. Bezpilota sistēmas spēki vienkārši notver un uzbruk. Un pievērsiet uzmanību, Krievi vienkārši neko nevar ar to izdarīt. Pilnīgi neko. Viņi var tikai ko? Tikai slēgt šaurumu. Un viss. Un tieši šeit ir vissvarīgākās sekas, kas parāda, ka stratēģija ir nostrādājusi.
Krievija ir veikusi bezprecedenta soļi. Krievijas federācijas varas iestādes bezpilota lidaparātu uzbrukumu dēļ uz laiku apturēja kuģošanu Azovas Donas kanālā pa ūdensceļu, kas savieno Donu ar Azovas jūru. Turklāt Krievijas robežsargi paziņoja kuģniecības kompānijām par pieteikumu pieņemšanas pārtraukšanu caurbraukšanai caur Kerčas šaurumu. Tas nozīmē, ka arī Kerčas šaurums tiek slēgts. Kāpēc šis trieciens pa pašu sāpīgāko vietu? Tāpēc, ka tas skar ne tikai naftu, tas skar arī graudus, vēl vienu Krievijas budžeta ienākumu avotu. Pēc analītiķu vērtējuma caur Azovas jūru iziet līdz pat 25% Krievijas kviešu eksporta, tostarp arī tas grauds, ko Krievi nekaunīgi nozog okupētajās Ukrainas teritorijās. Un kāpēc? Starp citu, tas attaisno triecienus pa sauskrabas kuģiem. Gar piekrasti atrodas divi lielākie Krievijas graudu ražošanas reģioni. Tie ir Rostovas apgabals un Krasnodars novads. Un pasaules tirgus reakcija bija tūlītēja. Ziņu fonā par kuģošanas apturēšanu kviešu cenas Eiropas biržā Euronext piekdien pieauga par 4%, sasniedzot augstāko līmeni 6 nedēļu laikā. Un analītiķi atzīmē, ka tas faktiski ir pirmais nopietnais traucējums Krievijas graudu tirdzniecībā visos 4,5 pilna mēroga kara gados. Un šeit atgādināšu, ka naktī uz 10. jūliju droni uzbruka Azovai, Taganrogai un Rostovas apgabala rajoniem. Azovā aizdegās 2 naftas produktu uzglabāšanas objekti. Savukārt naktī uz 11. jūliju Taganrogas līcī bezpilota lidaparāti uzbruka vēl 4 Krievijas kuģiem, tostarp tankerim ar metanolu. Kā saka, loks pakāpeniski savilkās. Līdz Maskvai nācās vienkārši slēgt akvatoriju. Un tagad pats galvenais. Šī tankuģu medības Azovas jūrā nav improvizācija. Tā ir daļa no jaunās Ukrainas militārās doktrīnas. Un Volodimirs Zelenskis to institucionalizēja. Tālāk citēja Ukrainas prezidentu. Šodien es parakstīju rīkojumu par speciālas pavēlniecības izveidu Ukrainas bruņoto spēku sastāvā. Tā ir tālas darbības pavēlniecība, kas šajā karā faktiski iedarbojas uz Krieviju globālā mērogā. Jaunās struktūras uzdevums ir formulēts ļoti skaidri. Koncentrēt visus pieejamos resursus, lai vēl vairāk būtiski samazinātu Krievijas militāro potenciālu. Prezidents nenosauc komandieru vārdu, tikai atzīmēja, ka šis cilvēks būs spēcīgs un noteikti maksimāli pieredzējis. Vienlaikus ir izveidoti apvienotie ātrās reaģēšanas spēki, kurus vada Ukrainas varonis, brigādes ģenerālis Dmitrijs Vološins. Faktiski tas arī ir kara stratēģijas maiņa. Ukraina oficiāli pāriet. Tā vieta triecieni pa naftas pārstrādes rūpnīcām, tankuģiem, militāra rūpnieciskā kompleksa rūpnīcām, enerģētika un tā tālāk. No atsevišķu operāciju kategorijas, kādas bija atceraties, tur bija operācija Pautina, viss tāda vau, bet tai gatavojās ilgi, tā bija vienreizēja, pēc tam bija pauzes. Nē, tagad tas viss tiek pārvērsts par pastāvīgu pavēlniecību, atsevišķu karaspēku veidu, kas nodarbosies tikai ar šādiem triecieniem. Tātad karš sistemātiski tiek pārcelts Krievijas aizmugures dziļumā. Bet jūras medības uz tankuģiem ir tikai viena šīs stratēģijas puse. Otrā puse ir triecieni pa naftas pārstrādi, un šeit rezultāti ir vēl vērienīgāki. Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba datiem uz 2028. gada jūlijas sākumu Ukrainas aizsardzības spēki ir izslēguši no ierīces 43% Krievijas naftas pārstrādes projektētās jaudas. Tātad gandrīz pusi. Tikai pēdējā mēneša laikā veiksmīgi tika uzbrukt 8 Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām no top 10 saraksta. Kopējie zaudējumi nozares gada laikā kopš 2025. gada augusta sasniedza $13,5 miljardus. Trieciena ģeogrāfija rāda, ka gandrīz vairs nav neaizsniedzamu objektu. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs atklāja tikai jūlija uzbrukuma sekas. Trieciens Pēterburgas naftas terminālim 4 jūlijā vienlaikus sabojāja 8 dažādu tilpumu rezervuārus. Borisovģevskas lidlaukā Voroņežas apgabalā 8. jūlijā aizdegās 28 cisternes. Ar biokerosīnu kopējais tilpums 1600 kubikmetri. Tika skarti naftas pārstrādes rūpnīcas Slavņeftjānos Jaroslavļā un rūpnīca Kstovā. Kulminācija bija Omskas naftas pārstrādes rūpnīca, proti jaudīgākā Krievijā. Tā tika skarta 6. jūlijā aptuveni 2500 km attālumā no robežas. Pēc tam Krievijā faktiski palika tikai viena liela rūpnīca, kas nebija pakļauta uzbrukumiem. Tā atrodas Irkutskas apgabalā.
Tas nav starp 10 lielākajiem, taču tomēr pēc būtības tas ir vienīgā naftas pārstrādes rūpnīca, kas vēl nav ticis pakļauts uzbrukumam - Irkutskas apgabals. Rezultāts Krievijas aizmugurē - degvielas krīze. Autobenzīna ražošana, uzmanību, ir samazinājusies līdz 65%, jeb 65% no vidējā vasaras patēriņa līmeņa, ko Krievijas iedzīvotāji patērē iekšējā tirgū. Un uz Ukrainas armijas panākumu fona ir atnākusi arī liela politiska ziņa. Šonadēļ ASV piekrita piešķirt Ukrainai licenci raķešu ražošanai Patriot sistēmām, bet Donalds Trumps publiski uzslavēja Zelenski, nosaucot viņa darbu par satriecošu. Kāpēc tas ir svarīgi? Nu, lūk, Washington Post šo soli vērtē kā slāzdu Vladimiram Putinam. Proti, ja Ukrainai būs pietiekami daudz raķešu Patriot sistēmām, Krievijas okupanti zaudēs savu galveno izšķirošo ieroci, proti, balistiskās raķetes. Pēc izdevuma vērtējuma tagad tieši Vladimiram Putinam nāksies lauzīt galvu par to, kā šīs realitātes uz vietas pasniegt izdevīgākā gaismā. Pēc tam, kad Donalda Trumpa administrācija sāka publiski atzīt Ukrainas panākumus. Kremļa reakcija šodien izpaudās kā apjukums. Savukārt Kremļa pārstāvs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Maskava neuzskata to visu par eskalāciju, taču Vašingtons pieeju sauc par kļūdainu. Un viņš brīdināja, ka šis lēmums var tikai paildzināt karu. Tiešām? Tiešām? Tātad saprotiet, pēc Krievu loģikas, lai gan es domāju, ka viņš lieliski saprot, ko saka, bet pēc viņa loģikas, ja Ukraina vispār nepretotos, tad karš jau sen būtu beidzies. It kā, kad jūs mēģināt pretoties, kad jūs sitat pa šī nekaunīgā agresora, proti Krievijas ģīmi, kad jūs sitat pa šī plīša diktatora Putina ģīmi, tas paildzina karu. It kā, kāpēc jūs sitat? Nesitiet. Vienkārši, samierinieties. Krievijas iedzīvotāji, atcerieties vienu ļoti svarīgu lietu. Ukrāņi nav lupatas kā jūs. Lūk, jūs esat lupatas. Jūs esat klasiskas lupatas. Jums sākās degvielas krīze, un jūs tādi. Viss ir lieliski. Iešu un nostāšos rindā uz degvielas uzpildes stāciju. Stāvēšu rindā veselu diennakti, un man iedos 20 litrus benzīna. Bet Krievi taču nesaka Putinam, kas notiek, kā tu līdz tam nonāci? Viņi saka, nē. Jūs ko? Mūs nevar iekarot. Mēs pārēsim uz ķīniešu elektromobīļiem. Iesim pie ķīniešu lielā brāļa, nolazīsim viņam zābakus un lūksim. Lūdzu, dodiet mums elektromobīļus un saules baterijas. Ar to viņi lepojas. Tātad, bet es uzsveru, jūs aizmirstat, ka Ukrāņi nav Krievi. Vēl Kučma rakstīja, Ukraina nav Krievija. Lūk, bet šeit atkal ir svarīgi godīgi piebildi. Lai būtu godīgs, militārie eksperti tagad brīdina, ka raķešu Patriot ražošanas uzsākšana problēmā ātri neatrisinās. Tehnoloģijas sarežģītības dēļ pilna mēroga ražošana var sākties tikai pēc aptuveni 2 gadiem. Pilns raķešu PAK-3 ražošanas cikls aizņem apmēram 24 mēnešus, un tajā ir iesaistīti aptuveni 400 dažādu komponentu piegādātāji. Šādu raķešu licencētā ražošana šobrīd ir tikai Vācijā un Japānā. Taču no otras puses ir arī cita ziņa, kas nedaudz mīkstina šo situāciju. Vācija jau šodien sāks ražot Patriot raķetes Ukrainai, kamēr mēs to tikai iekārtosim savu ražošanu. Krievija, protams, arī nesēž rokas klēpī salikusi, un tās atbilde arī ir saistīta ar droniem. Krievijas avots šodien publiskoja jaunā trieciena bezpilota lidaparāta Geran 4 Seeker tehniskos parametrus, kas ir dziļi modernizēts šahets. Deklarētais lidojuma attālums ir 550 km, kaujas galviņas masa līdz 50 kg. Kas padara šo dronu bīstamu? Ukrainas izlūkdienests jau maijā ziņoja, ka Geran 4 ir iegūsi jaunu pastiprinātu planieri, uzlabot aerodinamiku un, kas ir svarīgi, turboreaktīvo dzinēju, kas ražots Ķīnā. Un tagad tas spēj sasniegt ātrumu līdz 500 km/h un lidot līdz 5 km augstumā. Bet galvenais ir tas, ka Krievija izveidoja šo bezpilota lidaparātu tieši kā pretpasākumu pret Ukrainas pārtvērē droniem, kas kļuva pārāk efektīvi. Ir arī Krievijas mēģinājumi attēlot šādu pavērsienu uz zemes. Krievijas militāristi paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki sākuši izmantot zemes robotus uzbrukumiem. Kas pats par sevi ir atzīšana, ka iniciatīva arvien vairāk pāriet bezpilota sistēmu pusē. Un Ukraina izmanto šīs bezpilota sistēmas ne tikai gaisā un jūrā, bet tagad arī uz sauszemes, uz zemes. Turklāt pašai Krievijai nav reāli liela panākuma frontē. Virzība tiek fiksēta tikai atsevišķos frontes posmos. Secinājums ir ļoti vienkāršs. Ukraina ir mainījusi stratēģiju.
Tā vietā, lai iesaistītos nogurdinošās pozīciju kaujās, Ukraina ekonomiski un loģistiski žņauc Krieviju. Mērķiecīgi un ļoti lielā dziļumā. Nedēļas laikā 76 bojāti kuģi medības uz Putina ēna floti, slēgts Azovas Donas kanāls un Kerčas šaurums, pasaules kviešu ceļu kāpums un tā tālāk. Turklāt gandrīz puse Krievijas naftas pārstrādes jaudu ir izslēgta no ierindas. Krievijā ir degvielas krīze. 13,5 miljardi zaudējumu tas ir tikai naftas pārstrādes nozarē. Turklāt Ukrainas bruņoto spēku jaunā tālās darbības trieciena pavēlniecība, kas visu šo procesu padara sistemātisku. Un papildus tam mēs vēl iegūstam licenci ražot Patriotu, kas draud atņemt Krievijai tās trumpi - balistiskās raķetes. Šajā laikā vecais vasals Vladimirs Putins turpina uzdot par uzvarām tieši viltus panākumus frontē. Viņiem, veciem krabim, mīkstiem atstāvam Vladimiram Putinam, uzvar ir šie kājnieku uzbrukumi frontē. Ieņēma vēl 100 metrus svētās Ukrainas zemes. Uzvara! Tikmēr Ukraina jau sen ir nolēmusi neiet frontālā sadursmē ar šiem mežonīgajiem krieviem. Ukraina nolēma iznīcināt pretinieka aizmuguri. Un kamēr Putins iznāk un stāsta, skatieties, mēs ieņēmām vēl 100 metrus Ukrainas zemes. Viņš aizmirst piebilst, ka tajā pašā laikā Ukraina iznīcināja visas mūsu naftas pārstrādes rūpnīcas, izspiež mūs no Azovas jūras. Mēs bloķējam šaurums, pilnībā apturam naftas, kviešu, naftas produktu eksportu. Mums visā valstī ar benzīnu ir pilnīgs bardaks. Ukraina palielina tālās darbības triecienus. Praktiski visa Krievijas teritorija jau ir apdraudēta un tā tālāk un tā tālāk. Lūk, to visu viņš aizmirst pateikt. Viņam kā vecam vīram uzvara ir kā Pirmajā pasaules karā. Tas ir frontāli, durkus pret durku frontē. Un kas ir svarīgi, pat paziņojums par jauno reaktīvo dronu Geran 4 Seeker palaišanu ir lūk, uzmanību, aizstāvošās, nevis uzbrukošās puses reakcija. Krievija ir spiesta tikai kaut ko darīt, reaģējot uz Ukrainas bruņoto spēku panākumiem. Tātad, skatieties, Geran 4 Seeker parādījās kā atbild uz to, ka Ukraina izveidoja veiksmīgus pārtvērē dronus. Ukraina pārcēla karu no frontes līnijas uz Krievijas ekonomiku, uz tankuģiem, naftas pārstrādes rūpnīcām, ostām, kanāliem un tā tālāk. Un spriežot pēc tā, ka Maskavai pirmo reizi nācās slēgt savu eksporta koridoru, šī jaunā Ukrainas stratēģija lieliski darbojas. Šeit lieku daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī raidījuma. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkuru ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Vislabāk visiem!